Labrīt, cienījamie klausītāji. Iekāp musulmāns manā autobusā, puspiedzēries, viņš ir ieskurpis katru reizi. Ibrahim. Viņš, meklē kontaktu, runājas ar mani un tā drusku, tā kā tukšs autobus. Dievs viņu izcietināja. Tik ļoti jaukā veidā viņš, prasās, es viņam stāstu par kristīgo ticību, ka ne jau tā, kā musulmaņiem ir mācīts, ka kristieši mēs domājam, ka Dievs nonāca lejā, viņam bija seks ar kādu sievieti, un tad radās bērns, un tas ir Dieva dēls. Un es saku viņam, neviens kristietis tā nedomā. Mēs domājam drīzāk, ka Dievs radīja, vēl vienreiz tā kā Dievs radīja Ādamu un Ievu. Bet Korāns tas taču ir kaut kas, un tā Dieva vārdi runāti. Un viņš saka, es saku viņam, ka, es esmu izlasījis Korānā, kur Muhameds ir sasējis starp diviem kamieļiem vecu tantuškiņu, kas viņam runāja pretīm un pārplēs uz pusēm. Foršvečuks tāds, ka es, samērā ņemu to personību, ko es redzu pie Jēzu Kristu, ka viņš tās prostitūtas, ko viņam pienesa, pieveda, piespieda pie zemes un teica, ka mēs esam redzējuši, ka viņa pārkāpusi laulību un tā. Tu būtu jānomētā akmeņiem beigtu, ko tu saki? Vai tu esi par vai pret bauslību? Jēzus izpildīja bauslību, viņš nebija pret tai, un lielas daļas no tās bauslības jau vēl aizvien ir prātīga šodien. Un tad viņš teica, ka tas pirmais, kas ir bez grēka, lai met pirmo akmeni. Vecākie vīri nomet savus akmeņus blakus sevis un aizgāja pirmie. Un arī neviens viņu nenomētāja akmeņiem. Tad Jēzus nojautāja viņai, ko tad ir tavi tiesneši? Viņa izgāja. Labi, es tev arī nenotiesāju. Eju, negrēko vairs. Tā es viņam stāstu. Viņš sāk klausīties. Labi, viņš man prasīja. Nē, viņš man neprasīja, bet es viņam iedevu jauno derību, tas ir arabu un paralēli ar zviedru tekstu. To viņš lasa. Viņam rodas jautājumi, kāpēc tik daudz un dažādas jocīgas baznīcas ir un tā, viņi taču nav vienāds prāts. Nekāda problēma. Tas tā kā autobus parks ir vienā pilsētā un otrā pilsētā viņi dara savādāk. Apmēram tā. Labi, šis tagad iekāp iekšā. Kā parasts, oži. Alkohols no viņu, garlaicīgi dzīve, nepatīk un bēdīgs ir un sāp viņam un mugura, sāpļot mugura. Tā kā viņš un es runājām drusku viens ar otru, tad es viņam stāstu un saku, kad, lūkšanas atbildes. Vai tu esi piedzīvojis lūkšanas atbildes kādreiz? Tā. Skaidrs, ka nē. Viņš sāks prasīt man, kas tad nosaka to, kad paliek bērns, viens puisīts vai meitenīt? Dievs? Es teicu, jā, Dievs, jā. Viņam ir apziņa, kad ir Dievs un tā, un ir tāda dimensija dzīvē, bet kā tu pie viņu sniedzies? Kā tu tiks pie viņu? Vai tu viņu iepazīsties? Kā tu viņu pazīsti, es prasu? Bet Jēzus, es teicu, kad viņš teica, ka kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Dievu, tēvu. Es lūdzu viņam. Tad tas ir tā kā pareizo telefonu numuru piezvanīt. Zini ko, tev sāp muguru. Vai es drīkst lūgt Dievu par tevi, lai tās muguras sāpes pazūd? Jā, drīkst. Bijām tikai divatā viņš un es. Viņš pagriezās, pienāca klāt, es uzliku rokas uz viņu muguru un nolādēju tās sāpes Jēzus vārdā. Pavēlēja tām pazust, izmirt, izdzist Jēzus vārdā. Viņš arī gribēja, lai lūdzu Dievu par viņu ģimenīt, vienlaikus arī to. Es palūdzu viņu, lai viņš pielieksās uz priekšu, lai var redzēt, vai kaut kas ir noticis. Viņš pārbauda to. Nekas tieši tāda nebija noticis. Viņa bija jāsteidzas uz citu autobusu. Labi, ok. Aizgāja viņš, tas bija naktis, apmēram 23. Tad aizvakar viņš iekāpja autobusā, drusku vairāk dienas laikā, 3, 4.
Es redzu, ka viņš stāv pie piestātnes kopīgā, cik tie viņš mani redz, un jā, viņš rāda uz muguru, ka vesels. Iekāp iekšā, kā pēdējais, jā, nesāp. Es teicu viņam, Ibrahim, tu zini, kas notiek, tādas lietas notiek. Ko tu domā, es domāju? Kurš šunci? Kādas lietas tu domā? Tādas lietas man taču notiek, un pilns ar baznīcām, Vestrosā, kur tādas lietas notiek. Un ļoti daudz kristīgie ārābi ir. Jā. Viņam bija grūti atbildēt. Tās sāpes pazudušas, it kā viņas nekad vairs nebūtu bijušas. Tā ir, ka Dievs izcietina cilvēku, ka vai tas var būt, kur pazuda. Nav neviens vārds virs zemes, kas ir spēcīgāks par Jēzus vārdu. Es viņam pasaku, mēs čukstus drusku vairāk, tu pilns ar cilvēkiem. Un es viņam saku tā, Ibrahim, lasi rakstus. Jā, viņš lasīs. Mūsu raksti kaut ko viņam dod. Viņu paši raksti viņam neko nedod. Es viņam mēdz pateikt, ka ne jau tā, ka visas pārējās reliģijas ir promi metamas un ka tur nekādas, ka tur tikai vaiprātības ir. Tā jau arī nav, bet tas spīdēt spēks, kas ir Jēzu Kristu personībā. Tu nekur citur es neesmu ieraudzījis, lai cik esmu redzējis un skatījies. Esmu ceļojis pasauli, esmu lasījis grāmatas, esmu runājis ar cilvēkiem daudziem. Tāds piedzīvojums nav nevienam citam, kā vienīgi tam, kas lūdz Jēzum. Tas tā kā pareizo telefona numuru piegriezt. Tu esi pareizi piegriezis. Dievs jau nav tāds, kad es varu lemt un es varu bīdīt to te neredzamo pasauli un viņu izmantot saviem nolūkiem. Dievs, kas radīs visu, vai nu es gribu uz viņu klausīties un darīt pēc viņa prātu, jeb es iedomājos, ka es bīdīšu kaut ko šeit. Es tikai tādā gadījumā sevi piemānu. Labi, es viņam saku, ka viss jau nav vaiprātīgs, bet tas spīdēt spēks nav nekur citur. Es esmu izmēģinājis, tu arī esi izmēģinājis. Tu redzēji, kas notika tagad, kad tu šo te izmēģināji. Labi, viņš šad un tad iekāpja autobusā atkal. Iekāpa, viņš man vakar, kā pēdējais tur. Es sadavos rokās ar viņu. Teicu, Ibrahim, kā ir? Jā. Tu saproti, kas notiek. Bet tā ir tikai grāmata. Nē. Tā Dieva patiesi notikumi. Es viņam īsu tādu līniju uzrasēju tur, gads 0, gads 100, 200, 300 un tad 100 uz atpakaļ. Svītriņa un gadā 33 Jēzus mira un augšām cēlās, acīm redzot, ap to gadu. Un jāapskatās gadā 32 pirms Kristus, Julijs Cēzārs, kad viņš ieņēma Galiju, Franciju, tad viņš, par viņu ir apmēram 2 vai 3 dokumenti, kas ir tuvāk tam, kas ir pašam notikumam piesaistāmi. Un tas laika posms ir Julijs Cēzara galiešu kariem ir apmēram cik tur 900 gadus laikā. Tad ir 2-3 dokumenti, kas ir vairāk tā kā var atstāstīt to notikumu. Ja skatās 100 gadus pēc 200, starp 100 un 200 gadu pēc Kristus, tad ir 28,500 pergamenti, manuskripti, daļas, raksti, kas atstāsta Jēzus līdzības, viņu dzīves sasniegumu, viņa darbus, viņa personību, viņu uzskatus, viņu runu. Daudz drošāk ir, kad tāds kāds Jēzus ir bijis, patiesi viņš arī bijis kā personība. Daudz drošāks un lielāks un spēcīgāks nospiedums vēsturē, pasaules vēsturē, ka jaundarība ir patiesa. Ne tikai jaundarība, vecā darība arī. Tu vari sasaistīt apmēram arheoloģiskos izrakumos apmēram 40 cilvēkus pie tiem patiesiem notikumiem, tiem aprakstītiem notikumiem. Piemēram, tev ir tie brāļi, kas gribēja nogalināt pravieti Jeremiju.
ir izrakumos Jeruzalemē, Dāvida cietoksnī, viņu pilī. Tur ir atrast zīmogi. Uz gredzena viņiem bija zīmogi, ar ko viņi iezīmogoja savus, paraksts viņiem tāds bija. Viņi atrada tos divu brāļu, tos zīmogus 100 metrus viens no otram atstarpā. Tādas lietas atrod. Un pārpa 40 cilvēkus var sastaistīt tieši pie tiem aprakstiem, tiem pašiem notikumiem. Tā es viņam apstāstu, ka mēs ticam patiesiem notikumiem, ka kaut kas tu patiesi arī ir noticis. Tā nav filozofija, tā nav tādas domas, kā mēs gribētu, lai būtu tās lietas, bet šeit ir patiesi cilvēki, kas patiesi arī tur bijuši. Viņš saka, jā, es gribētu redzēt vēl vairāk no to. Tas dara, kad var stāstīt par jaundarību viņiem, tiem cilvēkiem, kas ir musulmaņi, kas nāk no vides, kas ir tā iemācījušies, ka kristīgā ticība ir kaut kas ļauns un slikts. Personiski es domāju, ka tas skaitlis Atklāsmes grāmatā 666, tas nav skaitlis īsti. Redzēju vienu bijušo musulmānu teroristu, palestīnietis. Viņš, neatceros vārdu viņam, bet var atrast YouTube. Viņš stāsta Amerikā, viņš aizceļos uz turienu, viņš palika pa kristieti. Viņš arī to teica, ka viņš vienreiz viņš apstaigāja tos rajonus, Palestīnā galīgi izķēpātas sienas, piegāsts, viss izdedzināts, izsists, viņam pat jāstaigā blakus saviem bērniem, lai viņus neizvaro, lai viņus nenolaupa, neizspiež. Zviedri sūt brīvprātīgos, Zviedru biedrības sūt brīvprātīgos, kas brauc uz palestīniešu apgabaliem un iet viņiem līdz, lai viņi droši iet un turp un atpakaļ uz skolas. Un tādas lietas jau nav dzirdētas Izraēlē, ka būtu jāizseko bērniņiem pieaugušiem cilvēkiem uz skolu līdz, lai viņus nenolaupa, lai viņus nepiekauja vai kaut kā tā, kaut kas neticams. Viņš bija samērā ņēmis tos abus rajonus un beigās viņš bija mēģinājis pielūgt Ābrāmu, Īzāku un Jēkaba Dievu. Viņš teica, tas bija tā, ka piezvanīt pareizo telefona numuru. Tas notika. Tas cilvēks bija dabūjis rokā, es domāju, ka Kodeks Vatikānus vai senos koinē grieķu oriģinālos rakstus, jaundarības rakstus. Viņš bija lasījis Atklāsmes grāmatā to posmu, kur parādās šie cipari 666. Bet izrādās, viņš saka, tas ir islāma ticības apliecībā. Tie nav cipari, tās ir bildes. Tātad tu lasi, un bildes, 3 bildes nāk iekšā. Tur ir tas krustotais zobens, tur ir Allah Akbar, tur ir tie vārdi. Un jā, es varētu arī to iedomāties, ka šis ir tas antikrists, par ko ir runas. Jo visi tie pārējie, tie EAN kodi uz pārtikas paciņām, uz precēm, tam nav nekāds tāds antikristisks pieskaņas. Tur nav tādas lietas, bet kam patiesi ir antikristisks pieskaņas ir islama. Jo viņi māca, ka mēs ticam Dievam, Dēlam un Dievmātei. Dieva mātei. Es arī domāju, ka tāda bijusi. Es viņu tur līdzvērtīgu par apustuļiem varētu teikt. Bet lūgt viņai, Jēzus teica, manā vārdā lūdziet. Lūdziet, tad jūs tapūsiet, lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Rakstos tā drīzāk ir rakstīts par kā mums būtu Dievu lūgt. Tā ir tāda draudzīga doma, ka gribam cienīt māti vai kaut ko tam līdzīgi, bet tam es neredzu pamatu jaundarībā. Vienalga. Atgriežoties pie pirmo, kad islams ir tas antikrists drīzāk, izturēsimies laipni pret viņiem, jo Dievs pasargās mūs, ja mēs ejam viņu valstībā un stāstīsim šiem musulmaņiem to te. Tagad man ir turpinājums ar viņu. Tagad mēs turpināsim runāties viņš un es. Ibrahim,
Un lai Dievs viņu vada, lai viņš redz jaunā derībā to lielo, milzīgo atšķirību. To es arī nesaku musulmaņiem, bet ir amerikāņu pētnieki, kas saka, ka vispār Muhameds tāds nav bijis, nav eksistējis viņš. Tas ir drīzāk tāds izgudrojums, lai saturētu savu jauno valsti. Tad, kad arabiem bija tā arabu ekspansija 610, 20, 30 gados, Muhameds it kā nomira 622. gadā. 60 gadus vēlāk, pirmoreiz redzēt viņu vārdu pieminētu. 250 gadus vēlāk detaļēta biogrāfija par Muhamedu. Tas būtu tā, kā ja mēs rakstītu vienu detalizētu biogrāfiju par ģenerālu Grantu no amerikāņu brāļu karu. Tam nav sevišķi lielas ticamības, ka tur ir patiesi atspoguļots tie notikumi. Izrādās arī, ka tās tautas, kas dabūjušo uzbrukumu no arabu ekspansijas, kad izplētās arabu valsts, ka tās nekur savos vēsturiskos aprakstos nevar aprakstīt, kad viņi bijuši uzbrukti no tautas, kurai bija viens vienīgs dievs, monoteistisks dievs, kuriem bija svēti raksti, kuriem bija kāds svēts pravietis. Konstantinopele, tur viņiem bija kristīgā ticība, nepēdas nekādos dokumentos. Medio persiešu valstī, Zoroastri viņiem tur ir, Spānijā arī kristīgā ticība. Tie karavadoņi acīmredzoti domājuši, ka izgudrojām kaut kādu labu stāstu. Un tad paņēmuši no kristīgās ticības drusku un paņēmuši drusku no ebreju ticības, vecās derības un tā iztaisījuši savu reliģiju, jo kad mēģina atrast vēsturiskus dokumentus par to Muhamedu, par to visu, tad tur nav nekā īsti. Tur esmu redzējis, kad noskatījies diskusijas YouTube starp tiem pētniekiem, amerikāņiem. Ir viens tāds, kā viņš šauc, neatceros viņu, man ir papīros un YouTube. Viņš ieaicina uz diskusiju mullas, Mohamedāņus. Viņam nav ko atbildēt, vienīgais, ko viņa saka, bet lasi, tas taču ir Dieva iedvesmots, vai tu to nejūti? Principā tā viņi to izskaidro. Un ne, es nejūtu. Ja es samērā ņemu to personību ar Jēzu Kristu, Muhamedu, tas ir tā kā naktis un diena. Jēzus teica, ka tas ir kas iziet no cilvēka, kas padara cilvēku netīru. Dieva un rituāli un citu cilvēku priekšā. Nevis tas, kas iet cilvēkā. Un ar to tad viņš izskaidro visus ēdienus kā tīrus. Mums nav kristīgie ēdieni. Kā musulmaņiem ir viņi, kas saka, halāla ēdieni, ebriem ir košers, budistiem, hinduistiem, visiem ir tā saucamie ēdieni, kā jāēd pareizi. Bet mums ir otrādi. Tas, kas iziet no cilvēka, kas padara netīru, nevis tas, kas iet cilvēkā. Lielas atšķirības ir, un viņi to pamana. Ka viņi iebrauc iekšā vienā kristīgā valstī. Mums ir tādi jocīgi politiķi Svietrijā, viņi ir pieļāvuši kaut kādu, pār pa miljonu cilvēku, lai viņi ienāktu un viņus paburos kārtīgi un dod pabalstus. Un latvieši un igauņi un lietuvieši, ka viņi atbēgā pasaules karu. Maniem vecvecākiem bija aizdota nauda, lai viņi apmestos uz dzīvi Zviedrijā. Viņam to bija jāatmaksā. Pavisam pareizi. Es pārceļos uz Geteborgu, ne jau man tur dos pat garantēto aizdevumu, kad es varēšu pārcelties. Ne, tur vajadzīgs darbu, iesaksies ar darbu un pēc tam vai viņai darbs un ģimenītiem, bērniņiem un tā. Tas ir projekts. Es domāju tā kā Zviedri nesūtīja misionārus vairs, tad Dievs sūtīja šos imigrantus pie mums. Un mēs viņus sasniegsim. Jo ar Jēzu Kristu visi gribēja būt viņa tuvumā. Redzam evaņģēlijos un stāstos.